Anita pieminēja šo politiķu, un viņš patiešām diezgan precīzi ir atklājis šo nesaimnieciskumu, bet skumjais stāsts ir tas, ka viņi mums liek visu laiku būt, esat tādi saimnieciskas, ņemt, kur grib, ja, tur tās valsts kapitāla sabiedrības, ja, kuras ir monopoli, ja, viņi tur saka, jums tur vajag tādas jaudas pārskatīt, jums vajag to, tur izvēlēties pareizos katlus, tā. Paši viņi var darīt, ko viņi vēlas, ja, sildīt gaisu un tam līdzīgi. Nu, šī ir krīzes situācija. Šī ir krīzes situācija. Valstī jārēģē. Premjeras saka, nav krīze. Ja? Nu, šajā enerģetikas sadaļā. Valains, nu redzēs. Šovakar viņš, starp citu, būs kārtības rolī mēģināt. 9 vakarā kārtības rolī būs. Pie kaklasaits mēģināšu noķert un uzprasīt. Nu, beidz, neāksties. Bet mēs brīnamies par pelēkajām zonām. Tā jau arī rodas šīs pelēkās zonas, ka netic cilvēki, ka palīdzēs un meklē paši kaut kādus gājienus, izējas un tam līdzīgi. Un saka, zin kā, nu, valsts manī, teiks tā, pretī nenāks, ja, gan es pats tikšu galā ar visu. Un tā cilvēki ir ieraduši. Un tā viņi tagad dzīvo. Un vienā brīdī puikas aizspēlēsies. Un jau tagad ir aizspēlējušies. Un labi, nu, mūsu jaunība ir pagājusi pa pagalmiem arī -20 grādos. Ja, tā ir bijis. Ja. Labi, nu štruns, neatceramies to, bet šobrīd mēs redzam dzīves dārzi. Vispārējais, kas ir tas lielais komplekts, ja. Tas nav viegli nesams, tā nav viegli nesams somiņa. Absolūti. Ja. Nu tad parādiet, ja. Kā jūs kompensēsiet. Kas tur bija? Mēs atceramies hipotekārie kredīti, ja? Atceramies, mēs taču arī nokompensējam. Tur bija tāds, jā, uzreiz bija kārtībā. Tā tad var. Jā. Es nesaku pārējais, tas bija kā tur baņķieri saka, muļķi tādi, tam līdzīgi nav. Bet izdarīja. Parādīja, ka nokompensēja kaut kādiem hipotekāru ņēmējiem tam līdzīgi. Jā. Un tagad tas pats ir. Jā, tas pats. Jā. Nu tad parādiet, ka jūs menedžējat krīzi. Ja? Jo, ja cilvēkiem ir grūti samaksāt rēķins, nu tad nevar teikt, ka paši vainīgi. Ja?